pastāstiet, kur šitās dieniņas Rīgā esat sastrādājuši labi? Mēs gājām katru dienu uz mēģinājumiem, vismaz 6 stundas. 8 pat. Arī Vakaros bija no rītiem. Iesprūdām liftā. Dažs labs arī aizmiga uz laukumu. Dejojam, jā. Un kā ir slodzīta liela, pietiek grūti ir? Jā. Ļoti pat liela. Vakardien pilnīgi jau pēdas sāpēja. Un kā jūs tad tās pēdas pēc tam ārstējat? Gulēt gājām. Grijājat gulēt? Nē. 12 naktī. Mēs pirmo dienu gājām gulēt 3 naktī. Ko tu jūs darījāt līdz 3? Daudzījāmies. Ar skolotāju jums atļaujat tā kā? Tā nu gan nav taisnība. Es varu tikai teikt, ka es zinu, ka visi 11 bija gultās, bet varbūt nezinu pa 3. Lieli brīnumi mums tie visi gulēja visu nakti. Kā ir grūti arī, kā jums liekas bērniem izturēt? Skaisti ir, bet jā, vispār slodze ir liela, stundas garas laukumā jāpavada. Kā pašiem patīk tomēr, nenožēlot piedoties? Nē. Pirmo gadu esat? Jā. Sveiciens Ogrei! Sveiciens ogrēniešiem! Dieva radītā daba Ogres novadā patiesi ir skaista. Vēl skaistāka tā kļūst, ja cilvēks grib dzīvot harmonijā ar dabu, saglabājot, izkopot un papildinot to. Sveiciens Ogres novadām! Ogres novada bērnu un jauniešu centrs. Lauberes kultūras nama deju kolektīvi, Madlienas kultūras nama deju kolektīvi, Lienīte, kā arī viņu biedri. Ogres amatniecības vidusskola, Ogres pamatskola, Ogres ģimnāzija, Ogres kultūras centrs, Ogres pirmā vidusskola, Ogres meža tehnikums, Ogres profesionālā vidusskola, Ogres gala tautas nama deju kolektīvi, Suntažu dejotāji un dziedātāji, Gaviles Ogres novadām. Ogres novads sveicina Smilteni otrpus Daugavai ar skaļām gavilēm.
saules nogurdināti mēs gatavojamies Meža parkā lielajām dziesmu svētku notikumam. Tāpēc uzgavilējam vēlreiz Ogres novadām